ir darbinieki, kas tur strādā un Ir ļoti grūti atbildēt vispārīgi, jo katram jaunam cilvēkam izglītība, sagatavotība, pieredze nedaudz atšķirsies. Bet ir faktiski tikai divi ejami ceļi, kā es to saredzu. Viens ir ņemt savu zināšanu, savu izglītību, tā pieredze, kāda bijusi, un piesakies attiecīgi pie tiem uzņēmumiem vai valsts pārvaldē, vai kur katram tā specialitāte, meklēt tur darbu. Otrs variants, kas ir arī tas, kas mani ir skāris, ja nevar atrast kādu, kas tev dod darbu, tad meklē iespēju rast sev un citiem, un tad jāskatās uz uzņēmēju darbību. Vai nav kāda ideja vai kāda spējas, ko jaunais cilvēks var piedāvāt, saredz kaut kur kādu nišu un meklēt attīstīt pats savu. Visiem ir visu laiku jābūt kustībā. Mūsu pasaule nav tāda, ka, ja mēs reiz arī atrodam darbu, ka tad viss ir nokārtots, tā konkurence jau pastāv visas karjeras ilgumā. Tas nozīmē, ka vienmēr ir jāturpina. Es iesaku, es pats cenšos dzīvot pēc vienas elementāras formulas N+1. Cik reizes dzīve tevi neapgāž, ir jāpieceļas vienreiz vairāk, un tad jau tā, tie panākumi ar laiku arī būs. Jo cik es esmu runājis ar tiem saucamajiem veiksmīgiem cilvēkiem, visādās profesijās, visādos amatos, viņiem visiem, cik es pazīstu, ir viena rakstura īpašība, kas ir kopīga. Un tas ir tas, ka viņi nav vienmēr bijuši veiksmīgi, bet viņi pēc savas pēdējās neveiksmes nevis, laidās depresijā, bet cēlās un darīja no jauna. Ja aizver durvis, tad varbūt kaut kur loks tomēr ir vaļā. Un ir jāturpina.